Pirmais pasaules karš. Globāls konflikts nepieredzētā mērogā. No zaļajiem Francijas pakalniem līdz drūmajiem Austrumeiropas līdzenumiem miljoniem kareivju cīnījās un krita vardarbības un iznīcības virpulī. Pasaule nekad nebija pieredzējusi tādu asinsizliešanu, tādu postu. Izdota 1929. gadā, grāmata Rietumu frontē bez pārmaiņām ātri ieguva pasaules slavu un atzinību. Eriha Marijas Remarka romāns iekaroja lasītāju sirdis visā pasaulē ar savu skarbo un realistisko Pirmā pasaules kara attēlojumu. Jau no paša sākuma romāns tika slavēts par spēju notvert kara būtību, nevis caur varonības un uzvaras stāstiem, bet gan caur vienkāršu kareivju acīm, kur ikdienu saskārās ar kara šausmām, un izraisīja pretrunas ar savu atklāto kara atainojumu. Atšķirībā no daudziem citiem stāstiem, Remarķis neslēpa dzīves realitāti frontes līnijā. Viņš spilgti aprakstīja briesmīgos apstākļus, nemitīgās cīņas un biedru zaudējumu. Šī pieeja šokēja daudzus lasītājus un izraisīja asas debates par patieso kara dabu. Viņa tiešais vardarbības atainojums, nacionālisma kritika un uzmanība, kas pievērsta kauju psiholoģiskajai ietekmei, apšaubīja tradicionālo varonības un goda naratīvu, kas bieži tika saistīts ar karu. Remarķis parādīja, ka karš nav nekāds krāšņs piedzīvojums, bet gan traumatiska pieredze, kas atstāja neizdzēšamas rētas uz tiem, kas tajā piedalījušies. Brutālās vardarbības ainas un fizisko un garīgo traumu atainojums padarīja grāmatu par smagu lasāmvielu dažiem, taču vienlaikus uzsvēra, cik svarīgi ir atcerēties kara šausmas. Un uzmanība, kas pievērsta kauju psiholoģiskajai ietekmei, apšaubīja tradicionālo varonības un goda naratīvu, kas bieži tika saistīts ar karu. Grāmatā attēlotie kareivi cieta no tā, ko mēs šodien saucam par posttraumatisko stresa sindromu PTSD stāvokli, kas tolaik vēl nebija pilnībā izprasts. Remarķis pievērs uzmanību kareivju garīgajai veselībai, viņu izmisumam un nodevības sajūtai pret tiem, kas bija sākuši karu. Šī perspektīva palīdzēja mainīt to, kā tika uztverti un saprasti kara veterāni. Remarķis, kuru dziļi ietekmēja viņa kā vācu kareivja pieredze kara laikā, piedāvāja perspektīvu, kas literatūrā bija reti sastopama. Perspektīvu, kas uzsvēra kopējo cilvēcību kareivjos abās konflikta pusēs. Bijušais kareivis spēja sniegt autentisku ieskatu dzīvē tranšejās, kareivju bailēs un cerībās, kā arī draudzības saitēs, kas veidojās pat visgrūtākajos brīžos. Viņa rakstība palīdzēja lasītājiem saprast, ka neatkarīgi no tautības atšķībām, kareiviem bija kopīgas pieredzes un jūtas. Perspektīvu, kas uzsvēra kopējo cilvēcību kareivjos abās konflikta pusēs. Remarķis parādīja, ka neatkarīgi no tā, vai tie bija vācu, franču, angļu vai citu valstu kareivi, viņi visi bija cilvēki, kas iesprostoti briesmīgā situācijā. Viņiem bija kopīgi biedriskuma, līdzjūtības un pat savstarpējas cieņas brīži, neskatoties uz viņu komandieru pavēlēm. Šī kopīgā cilvēcība bija spēcīgs grāmatas vēstījums, kas atgādināja lasītājiem, ka, lai cik necilvēcīgs būtu karš, atsevišķi indivīdi joprojām varēja atrast veidu, kā sazināties un saprast viens otru pāri kaujas lauka robežām. Atklāja unikālus savienojumus aprakstā. Apskati tos un izmanto atlaides. Lai pilnībā izprastu Rietumu frontā bez pārmaiņām spēku un skarbo realismu, mums jāiepazīstas ar paša autora, Eriha Marijas Remarka dzīvi. Remarks piedzima Vācijā 1910. gadā un uzauga kara ēnā. Tāpat kā daudzi tā laika jaunieši, viņu pārņēma nacionālisma vilnis, kas pavadīja Pirmā pasaules kara sākumu. Tikai 18 gadu vecumā viņš tika iesaukts vācu armijā, un viņa jaunības idealismu sagrāva nežēlīgā realitāte ierakumos. Rietumu frontē bez pārmaiņu tika publicēts 1920. gadā mazāk ne 10 gadus pēc Pirmā pasaules kara beigām. Grāmatas skarbais un nežēlīgais kara attēlojums dziļi ietekmēja lasītājus, it īpaši tos, kuri paši bija piedzīvojuši karu. Grāmata guva tūlītējus panākumus Vācijā un drīz vien tika tulkota daudzās valodās, iegūstot starptautisku atzinību. Tomēr panākumi nebija bez pretrunām.
Romāna rietumos Nekas jauns aprakstīto notikumu epicentrā mēs satiekam jaunu vīriešu grupu, kas iemesta kara viesulī. Šie puiši, knapi sasnieguši pilngadību, ir izrauti no savas ierastās dzīves un iemesti vardarbības un haosa pasaulē. Viņi nāk no dažādām vidēm, bet viņus vieno viena lieta. Viņi ir karavīri karā, kas uz visiem laikiem mainīs viņu skatījumu uz dzīvi un nāvi. Pauls Bauers un viņa skolas biedri. Viņi nav pieredzējuši karavīri, rūdīti kauju grūtībās, bet gan parastie skolnieki, bērnības draugi, kas kopā uzauguši, dalījušies sapņos un cerībās par nākotni. Pēkšņi viņi sastopas ar skarbo realitāti, kas liek viņiem pamest savu bezrūpību un uzņemties jaunu identitāti – karavīra identitāti. Dienas, kas kādreiz bija piepildītas ar mācībām un smiekliem, tagad ir pakļautas militāro mācību skarbumam un stingrai disciplīnai. Mēs vērojam viņu pārtapšanu par karavīriem, brutālu procesu, kas laupa viņiem jaunības nevainību un liek stāties pretī kara nežēlībai. Katru dienu viņi tiek spiesti līdz savu fizisko un garīgo spēju robežai, mācoties rīkoties ar ieročiem, pakļauties pavēlēm un izdzīvot ekstremālos apstākļos. Viņu pārvērtības notiek ātri, bez žēlastības, un viņiem ir jāpielāgojas vai jāmirst. Viņu jaunības sapņi saduras ar šausminošo realitāti, kas viņus ieskauj. Pauls, romāna galvenais varonis un stāstītājs, apraksta savu pieredzi ar neticības un pieaugošas vilšanās kokteili. Viņš stāsta, kā sākotnējais entuziasms par formas tērpa valkāšanu un dzimtenes kalpošanu ātri vien pārvēršas šausminošā apziņā par kara šausmām. Šiem jauniešiem, kas kādreiz bija enerģijas un cerību pilni, tagad ir jāsamierinās ar nāvi, ciešanām un biedru zaudējumu. Viņu sapņi par slavu sabrūk, un to vietā nāk ikdienas cīņa par izdzīvošanu un dziļa vēlēšanās pēc miera un atgriešanās normālā dzīvē. Ar Paula acīm mēs redzam, kā karš pārveido šos jauniešus, atņemot viņiem cilvēcību un atstājot dziļas rētas gan fiziski, gan emocionāli. Vēstules, ko viņi sūta uz mājām, ir liecība par viņu izmisumu un ilgām pēc dzīves, ko viņi ir atstājuši aiz muguras. Brīži, ko viņi pavada biedriski un solidarizējoties ar cīņu biedriem, kaut arī reti, ir nenovērtējami un sniedz īsu mierinājumu brīdi pasaulē, kurā valda vardarbība un bailes. Galu galā rietumos Nekas jauns ir spēcīgs stāsts par nevainības zaudēšanu un kara postošo ietekmi uz veselu paudzi. Iesprostoti ierakuma šausmās, Pauls un viņa biedri piedzīvoja dziļu pārvērtību. Viņiem nācās stāties pretī neiedomājamai nežēlībai. Viņu sākotnējais entuziasms par apmācību izzuda, to aizstājot ar bailēm un pastāvīgu nāves draudiem. Ierakums kļuva par viņu pasauli, šauru, dubļainu, asiņainu un trūdošu telpu. Viņi izdzīvoja zem neskaitāmiem smagās artilērijas šāvieniem, cīnījās miesā un kļuva par indīgo gāzu postošās ietekmes lieciniekiem. Karš nežēlīgi turpinās, un Pauls ar draugiem redz, kā viens pēc otra krīt viņu biedri. Katrs zaudējums dziļi iegravējas viņu sirdīs, līdz izmisums un nogurums viņus pilnībā pārņem. Viņi cenšas tikt galā ar kara psiholoģisko nastu, vainas apziņu par kritušajiem un apziņu, ka karš viņus ir mainījis uz visiem laikiem. Iedomājieties pasauli bez krāsām, mūžīgi iesprostota pelēkos un brūnos toņos. Gaiss ir smags, piesātināts ar šaujamo pulvera, trūdošas gaļas un stāvoša ūdens smaku. Tā ir dzīve ierakumos bedru un dzeloņstiepļu tīklā, kas vijas cauri Francijas laukiem. Tieši šeit Pauls un viņa biedri pavada savas dienas, pazemē, pakļauti nesaudzīgajam kara ritmam. Dzīve šajās tranšajās rit brutālas realitātes ritmā, kā nebeidzamā karuselī, kur garlaicība un bailes moka karavīru mieru. Dienas rit starp spriedzi un gaidīšanu, ar ložu svilpienu, kas pēkšņi pārtrauc klusumu, un artilērijas kanonādes dunu tālumā. Karavīri meklē mierinājumu, spēlējot kartis, rakstot vēstules uz mājām saviem mīļajiem, vai ar tukšu skatienu raugās tālumā, prātu pārņēmušas bailes, garlaicība un ilgas pēc mājām.
Karam ieilgstot bezgalīgi, Pauls un viņa biedri sāka saprast, ka viņu īstais ienaidnieks nebija karavīri otrpus neitrālajai joslai, bet gan pats karš. Ierakumi bija kā tīģelis, kurā tika iznīcināti viņu sapņi, cilvēcība un cerības. Viņi vairs nebija tie paši jaunie idealisti, kas devās karā, bet gan nocietināti veterāni, kuru dvēseles bija iezīmējuši kara šausmas. Šis nežēlīgais stāsts dziļi apraksta cilvēcības iznīcināšanu, brutālu procesu, kurā karš sagrauj individuālo identitāti, viņu cilvēcību un dvēseli. Pauls un viņa draugi, kādreiz jauni, pilni sapņu un cerību, pamazām pārvērtās par milzīgas kara mašīnas zobratiem, bez dvēseles. Viņu vārdi, viņu identitātes, viņu cerības uz nākotni pazuda nemitīgajās izdzīvošanas prasībās. Kara nežēlīgā ietekme visspilgtāk izpaužas militārajā struktūrā. Arī Pauls un viņa biedri nebija pasargāti no bieži vien vienaldzīgo virsnieku pavēlēm. Virsnieku acīs karavīri kļūst par upurējamiem pioniem stratēģisku mērķu sasniegšanai, kas bieži vien tiek doti, neņemot vērā brīvības, ir jābūt bez vilcināšanās jautājumiem. Pirms kara Paulija draugu dzīve bija pilna ar jaunības cerībām un lieliem sapņiem. Viņi sapņoja kļūt par rakstniekiem, skolotājiem, mūziķiem, sapņi, kas tagad šķita tik tāli kā zvaigznes virs šīm tranšējām. Kara tumšā ēna bija pārklājusi viņu dzīves, sagraujot jaunības sapņus un atstājot tikai postu. Karš viņiem atņēma ne tikai sapņus, bet arī pašu jaunību. Bezrūpīgās jaunības dienas, pilnas smieklu, draudzības un gaišiem nākotnes solījumiem, tagad ir tikai blāvas atmiņas, rūkta atbalsts no dzīves, kuru viņi kādreiz dzīvoja citā pasaulē. Rietumu frontē bez pārmaiņām noslēdzas ar saprotamu un paredzamu galu, kas uzsver romāna galveno vēstījumu par kara bezjēdzību un nežēlību. Eriha Marijas Remarka romāns ir ponadlaicīgs literārs darbs, kas sniedz patiesu ieskatu kara šausmās. Pauls, kurš ir pieredzējis neskaitāmu biedru nāvi, redz, ka viņa gars un nevainība izzūd ierakumu dubļos. Viņš katru dienu saskaras ar kara vardarbību, savu tuvāko draugu zaudējumu un sevis noārdīšanos, un savas cilvēcības sagraušanu. Viņš jūtas arvien vairāk izolēts, pat starp saviem biedriem. Bieži vien tikai šī brālība, kas viņus saista, neļauj viņiem pilnībā padoties izmisumam. Konflikta vidū viņš sastopas ar likteni, kas ir tikpat traģisks, cik šausminošs. Karš ar savām ciešanām un zaudējumiem nešķiro varoņus un vienkāršus cilvēkus. Pauls, tāpat kā daudzi citi, tiek aizslaucīts neapturamajā vardarbības vilnī. Viņa nāve, kas romāna pēdējās rindās aprakstīta ar vienkāršību, ir klusuma brīdis, kas aptur laiku. To neiezīmē varonīgi darbi vai sirsnīgas atvadas, bet gan vienkārša piezīme militārā ziņojumā. Tā kalpo kā skarbs atgādinājums, ka kara upuri bieži vien ir bez sejām, bez fanfarām un atzinības par viņu upuriem. Bezvārdu kapi un kara memoriāli ir viņu vienīgā liecība, kluss apliecinājums viņu upurim. Romāns liek mums aizdomāties par kara patieso dabu un salauztajām dzīvēm, ko tas atstāja aiz sevis. Tas mums atgādina, ka aiz katra vārda, kas iegravēts memoriālā, slēpjas stāsts dzīve upuris, kas bieži tiek aizmirsts. Un tuvojoties Paula un viņa draugu sāpīgā stāsta noslēgumam, vienmēr atcerēsimies mūžīgo vēstījumu, kas iegravēts rietumu frontē bez pārmaiņām. Kara nežēlība, cilvēcības zaudējums un neizsakāmās ciešanas, ko piedzīvojušas neskaitāmas dvēseles, ir brīdinājums mūsu cilvēciskajai saitei. Šo jauno cilvēku stāsti, viņu salauztie sapņi un viņu nežēlīgi aprāvētās dzīvības ir skaidrs brīdinājums par patieso konflikta cenu. Tie mudina mūs cīnīties par mieru, godināt viņu upurus ar atceri un nodrošināt, ka viņu balsis tiek sadzirdētas arī turpmākajos gados. Ja šis stāsts jūs ir aizkustinājis, ja tas lika aizdomāties par kara ietekmi uz cilvēku, aicinām jūs pievienoties mums šī vēstījuma izplatīšanā. Abonējiet mūsu kanālu un kopīgojiet šo video, lai uzturētu sarunu dzīvu.
Atcerēsimies šos aizmirstos karavīrus, nodrošinot, ka viņu stāsti nekad netiks aizmirsti. Paldies par skatīšanos! Ja jums patika šis video, noderīgas saites un īpašus piedāvājumus atradīsiet aprakstā. Patīk, abonēt, kopīgot, abonē un kopīgo.